senestētiskos centrus izņemot Latgā, ko es esmu minimāli bijis, tā es esmu pāri izbandījies, kur debes ielietas piltuveidīgi uz zem, ir viena vieta Tērvet, tad ir pie Būtnieka ezera un pie Kvēpens pilkam, tas netālu no Cēsām. Nu, tad tu pa Tērvet pieminēji. Jā, un es gribētu vēl piebilst, ka domāju, ka te ir daudz cilvēku, kas zina, ka Latvija ir vispār, manā domā, bagāta ar tādām vietām, un kā bagāta. Viņi nav daudz, viņas ir. Viņas ir ļoti spēcīgas, un es nezinu, vai pasaulē ir daudz tādu vietu. Bet Latvijā viņas ir. Jo tīpat mēs savdabīgs uz savu ietekmu uz cilvēku un tā tālāk. Un atkal es eju pa piespraudīto ielu. Un atkal kāds uzgrūžas man. Un atkal es eju pa ielu tev garām. Un atkal sapnītu pagāju garām, viegli smaidot. Saule un putnu balsīs, viegls vējš lapās un sejā, tavā un manā. Nāc bez sniega tukša debesis, tukši sapņi garām iet, un tas ir viss, tie nav sapņi. Tas ir īsts. Sniegs, kas vēl nav sniedzis un vairs nenosniegs. Sniegs, kas nebūs bijis tad, kad ausīs rīt. Nezinu, vai tev tāds rīt būs vajadzīgs, vai no prāta, vai no sirds. Balta nakts zem sniega guļ, un tas ir viss. Nakts zem sniega gara nav, kas līdzi nāk, un es sāku tumsā sniegu pierunāt, vai no prāta, vai no sirds. Balta nakts zem sniega guļ, un tas ir viss. Gan pirms manas dzimšanas un pēc dzimšanas pantiņu un pat
Urbais pistiņā guļ pistgars piepūties kā tāds negais mākūs. Es atdodu pistgaram pistiņu mazo, bet pistgars kā tāds mojs maktens dūburī kreksinot paņem visu miesu un dvēseli manējo. Ilūzija būceņi tagadējā saplīst bērnības krūzīt man kā asaru arvīšņaini. Tas uz laimi pauž liktenis mans līdzsni un sagāž ilūziju būceni man tagadējo kā kāži namiņu pliku. Piepūtu vaigs, atvāzu rokas un nogāz kalnu un aizmet pa roku galam kalnu un nu kalnu vietā mušķi puru, kurā mošķi diennakti sarīko olimpiskās spēles savas. Izrūlējis uz augšu pasisto autiņu savīt dzīvestības līkumu, es braucu taisni pāri labīšu laukiem, pāri upēm, pāri jaužiem un lepntrišanēs brauciens pa pāvās, bet jautiņu vētrai noskatās izdevībās manējās krat dūr un apbētā man vārdiem smagiem kā kalnīši. Ķēlis dēlns zoprats iripo ūdens kastes rokturī, nograuž valzību supai ast, nogāž gliemeļu sarupmājais kursten, saplos varvīšanas pirks zīmulu un izkaist dažus karots piekuļā aizmigušā. Gunskurs kaut ko mūl par nākotni gaišo. Es lepni kluknēju pie Gunskur, kā priek pie bērns stumbra, uz Gunskur vervelē putis katliņš. Man viņā ļauši grobs, kā meiteni saulē, bet Gunskurs joprojām murkšķamo savu. Balts ceviņ puti duņš, kā gulbi balts, sadēja olas treistūrains, kā ābols, puķains, kausā manā sidrabainā, pa kuru lodā eņģeļi balta kā tāds spārnā. Zaķpastāv papēži varonīgi dansā, ar tanku un zābaku armijas maršalu, zīzlu polonēs kvadrātveidīgi un noslaukt pelns iz augstkaus degunu piedegušā saules cepešpalnas speldē purvainā un izkautē ūdens saules kā cismaišana. Mīkls pīps šķīvīgs, ienīst pazoļ jūras nagu galvās, aptauc debes desu luņķi zogs, nospiež vaivarim uts pogu un aizēģelē zemzemes ezera glāzītē, kurā eseņģeļu krāsnes mūs pilnu sabojātiem bābeles kāju dagiem. Man nokrīt zvīns iz acēm, un es to plīdenu diženu, kur Daugavās un Gaujās visās trenkā un krimšķina rauds un asars zemūdens klusumā, klus, līdz nokampj man vidūs gaismonīgs un izceļ man saulītē. Te nu plāsīgi es plāsu muti skaļi, gribēdams paust vārdu to vienīgo, kur lemts nebija man vāstu vaju ūdens valstībā. Zemturi kā atlāns, zemes bumbuli, kamiešu savējo mutēs vārdu kā kalnu tur. Jocīgi ir aiz turēšana šanējā, svilst mēlei bārds, dvēselei pēdas deg. Es atnest visam ar roku, likties lažiņā snaukt un nogulēt pasaules galvas savējo. Es izvilkt kā caurējam cauri paurim cauri tukšajam. Sniegputeļs tikru pēlī, sagriež plaukst, salmu karots man, svina ūdens kucīšos, iz kuriem āru prāps, zaļs zirnekļu nāļ, kur samaņ milsos cirnakmeņa redīs acis, nozog vējam sunnagolu āmuru un iedzen mākoņu akmeņus krāsnes pirkstu bļodā gar
noturēm kā man, kā suņi zaķi, un lai paglābtos iz nevarīgs guns, kur kodieniem šerpajiem es ceļot spārnos kā eņģelis, un viciņos iekšup ceļī debesīs savējā. Nu, un pat pēdējais pantiņš, ko es te pirms kaut kāds brīstiņš sakām, ola izdēja vistu, žuks noklācina lūkšanu saulei, un temperi venterim ieripo iedrasēt skaļi spīdot azotē man. Gribētu pateikties, kas te tā sanākuši un varbūt mēģināt pēc iespējas biežāk tādas ņurbuļveidīgas vakars un tur tā sarīkot un bez kaut kādām tādām skaļām būšanām ārēji. Un kaut kā šis laiks tāds, kad vajadzētu mums tā biežāk viens otram ieskatīties acīs un tā satikties un nosēdināt priekšā. Un tā, lai kaut kāds tāds mīļums vajadzīgs. Un Eibartiņš jau mums ir tāds mīļums, un vienīgi viņš to pats pārāk labi citreiz apzinās, un tad vienīgais veids, kā ir viņu iekaustīt tā makantiņa. Bet tā par to 12. stāvu, tur ir daudz mītējušies, bet es atceros Rāviņš, par cik viņš bija nosēdējis cietumos kaut kādos Manžūrijas vai kā sauc tajos lāgeros vairāk kā 16 gadu, tad viņš naktīs staigāja šitā te visu laiku. Kaut kādas kameras platumā es sadzēru čefīru un dabīgi viss pārējiem lēnām bija jāatstāj tās telpas, jāatbrauc tur Rāviņš vai kā. No Raivar mums ir labāk, jo viņš visu savu darbību sākot ar drošības dienas sargiem un beidzot ar ģenerālissimus, pavēlnieks. Kaut kāds tāds galvenais karavīrs. Tas kā Šlosbergs mums bija. Apakšējā dzīvoklī dzīvo galvenais ģenerālis. Kurš tapa no Eibarta ļoti aplodināts. Tāpat aplodināšanas ceremonija. Pārnāties kā žaismiņ. Aizvien, bet dejoja. Dejojot, tad viss daudz ūdens rodās, tad visu laiku ir jānotic. Un tas viss tur uz tās... Kāds pie durvīm zvanīja ģenerālis, un kas jums te notiek? Mēs nezinām, nekas nenotiek īpaši šitā. Sākam skatīties, no kurienes ūdens, atveram vannas istabas durvis. Aivars vienkārši guļ vannā, un ūdens ir pāri. Es domāju, ka varētu veidot kaut kādu
Ko? Ģenerālis nāc patiesība. Nē, ģenerālis, jā. Galvenais, kad piedāvājos ar draugiem, es iet saremontēt, jo dabīgi naudas nav, tad viņš atteicās no mūsu palīdzības. Mēs bijām daudzi. Jā, bet nu vienkārši tas priekšlikums tā nobeidzot ir vākt šos gadījumus, lai viņi tā neizklīst un varētu izdot milzīgu bestselleru un to uzņemt kino un uzvest Lugā. Operā. Tā kā es aicinu tiešām no klātesošiem ir daudz dažādi. Jāuzmet ar roku tikai to sālu un tad jādod, vai nu, kurš mums te būtu valdes vai kāds savācējam. Jā. Tāds tas priekšlikums man. Paldies, Arvīd. Jā. Nedēļā es šorīt Aivaru saucu seju. Es atcerējos tādu māsu čaklā četrību. Kamēr tu biji prom, kamēr tu biji miegā, ierakstīji es tavu vārdu sniegā, jā? Uzdāvīt man tīsniegu. Nē, nu, jā, paldies, ka atceries, jā. Un es to kā parafrazējot, domāju, ka ierakstīju es nevis tavu vārdu, bet tavu vārdu. Nu, sniegā vienalga, kur, jā. Jā. Un tā saucās balāda par Ņurbuļu piedzimšanu un viņu leģendāro vārdu. Anno 30, es jau teicu, Aivars ir dzimis 1903. Jā, tur tajā gadā. Un pārdzīvojis visus mums vismaz zināmos laikmetus. Un tātad, tas ir par piedzimšanas gadu. Togad Latvijas dzīvoja lepni, jaunceltnēm Ulmaņpaps ķieģeļus lika, lielajā pārticībā pat bērniņi nezina pliki. Zēle trūs un ziņģēja lauki, vējš tikai palēnām pūta. Visus bija pārņēmušas tikai latviski tendētas jūtas. Šajā jūtu uzplūdā dižajā kāds vēl dižais tautēls dzīvā. Par godu šim notikumam visa tauta uz ceļiem ģīmā. Pirms to tā ievaidējās, piesaucot pērkona vārdu, Sentēlu gārdu, lai stāv mums klāt. Puiškāns dzimis ar vārdu. Ar vārdu garu un sirmu, kā dzimtens rīto lapas, to jūtot Sentēlu kauli, savīšķījās kapos. Puiškāns auga un auga vārda, arī baigajā padomju gadā, un nespēja bolševiki abus, tas ir vārdu un puiškāni, nomēdēt padā. Kad ciemos atnāks friči, vārda tapa latviska feina, tā jau šajā dzīvē ir, jēdem da saina. Nav neko balāžot tālāk pie nostalģina laikus, jo šodien viss pārņēmis mūs, vēl neizjust smaigums. Tāda mūsu vēsture ir jau 58 gadus. Ar to arī Ņurbūs sveic visus draugus un radus. Bergmans nav nemaz oriģināls, tāpēc es nolasīšu otro pantiņu, ko es zinu no galvas, tas cejos par manu bāzi. Kad zots man bija klūps, biju līdzīgs stiklu sienai. Vien uzskrien ar pļautīm virsū pārliecinājās par manu eksistenci. Un mēs vienam nenāca prātā atvainoties. Labākā gadījumā pulpināja zem deguna. Kopš man uzaugus bāds, kuplu kā labs sast, skatu un runas, tai riņķo apkārt, ka mušs apmēr. Un tā, ka man bāds ir tik ievērojam, parasti savus darīšanas kārtot, es viņu sūtu vienu pašu. Piesaku savu dziesmiņu, tas ir veltījums Ņurbulim, kurā gadā tu man teici, bet saka, lai... 904.
904. Rakstīts. Un tad, laikam, iesim gadījā. Es domāju, ka tik liels instruments tomēr ir jāizmanto. Jā. Man tev būs jātur. Aizies. Bet kamēr arī gatavojās, vēl tā Ainis teiks, 5-7 vārdus. Nē, runa. Tu esi tajā augstākā padomē pierādz garas runas teikt, tā kā laid vaļā. Es tagad tikai tā izmisīgi apceru, ka vajadzētu kaut kur apcerēt. Jubilējas kādā veidā tas notiks, jo droši vien, kas neatcerēšos neko, kad aiziešu mājās no doma graudiem, tad man vajadzēs tas doma graudus radīt no jauna. Bet vienu gan teorijas izsacināja par tām vannām, ka tur nu ir laikam liktenis, ja, ka bārta peldris vannas un vannas vienmēr plūst pāri, jo varbūt, ka Aivars nemaz nezina to gadījumu, ka viņš vēl vienā vietā ir aplūdinājis vannas. Es dzīvoju Netgijā vienu reizi tādā, arī skaistā izbraukumā Zemeslodes uz pilnīgi otru pusi. Un tur bija tāda skaista māja, kur dzīvoja Aivars kopā ar literatūru kritiķu Osvaldu Kravalu. Un vispār Bizantē bija ļoti skaists iegāja tajā istabā. Toreiz tā ir kāds tautas fronts priekšsēdis, un viss tā bija tā mana komanda, Atmods Celmlauž, mūsu Auseklis un mūsu Jansons Brauns, Osvalds Kravals. Viņi gulēja tādās divās blakus gultās, pa vidu bija tāds galdiņš, uz galdiņa viena svece stāvēja, otrā pusē otra svece. Un abiem diviem galvas katram savu pusi, ja. Un es prasīju, kāpēc te jūs stāv, kāpēc jūs tās svecītes dedzinājāt? Nu, Kravals teica, tas tāpēc, lai zeķīši smak. Nu, blakus gulēja. Un Aivars laikam teica, tas tāpēc, lai tā smēķi smak nav jūtams. Bet viņi tā visi laimīgi pavadīja to laiku. Un es zinu, ka vislielākais izbrīns visiem bija, ka tur visi brauc ar lieliem čemodāniem, kurus nevarēja panest. Bet Aivaram nekādu čemodānu. Visi to karādieši prasīja, vai nevajag nopirkt lieku somiņu, nē. Viņš laikam aizbrauca vēl tukšāk, kā bija atbrauc. Bet tad atklājās vēl viena lieta. Saimnieki bija tādi ļoti pieklājīgi šajā Kanādas mājā, viņi neko nebija teikuši, bet pēc kādi 2 gadiem savukārt viens viņa draugs un pastāstīja, tu zini, un ko viņi mums stāstīja, viņiem tā neērti bija to ilgi, viņi glabāja noslēpumā, ka, Aivars Neibards viņam apludināja visu pirmo stāvu. Un tas arī bija noticis tā, ka viņš naktī ir mazgājies, naktī ir dzejojis, ja? Un sācis plūst ūdens, un kā viņi saprastām, ka viņš zejo, viņi šo procesu vienkārši nav traucējuši. Es domāju, ka noiesim lejā, varbūt mēs iedzersim tosti, ja, vai uzsauksim laimes nevis par tiem, kas apludina un prot apludināt, ja, un vienmēr izpildēt sveikā. Iedzersim tosti par tiem, kas netraucē dzejot, kā to jūs. Spēlējam uz ērģelēm, bet līdz ar to, ka ērģeles tomēr ir diezgan liels, un mēs tāpat tiksim galā. Jo Aivaram jau laikam tomēr, es nezinu, ko viņš vēl pa vārdiem teiks.
laupītājs visapkārt žautiņš rītēja un drebēja, kur ģēra visu aptīrīt, tā kā nepaliek pārna melns aiznāk. Tā kāds gribēja, kā dumčās, kļūla laupītājs, gauž vecs un gauž vārdu. To padziet jautiņi, tie, kas trīcēja, drebēja, saskrēja, noteikti dzēsne laupītājs un ņem šo un sāc. Es domāju, ka Zaļo kustību un dzīvnieku aizsardzības biedrība neiebildīs, ka mēs varētu pasludināt viņu kopš šī brīža par svēto. Tā kā ērkšķu vainaga nav, ir Ilzīte, ne šī Ilzīte Grunte, es nezinu, tā Ilzīte ir vārdu, tas ir uzvārds, ir speciāli pirusi apsīdēt no Lūgām. Viņi pat gribēja polstrēt iekšpus, lai nebūtu ērkšķēns. Bet īstenībā ne visi grib gludus. Jā, un ja tev gadījumā vajadzēs, mēs varam iedzīt nagi. Bet īstenībā ir jēga pasludināt viņu par svēto un aizmirst. Saka, jo visi ir izsalkuši dzer. Nākotnes paliek. Tā kā arī neceriet šeit ēst un dzert, vienīgais varētu būt, ja jūs sākt raudzēt tagad jau vīniņu priekš nākošā. Tu maldies, Aivar, jo par tevīm ir rūpējušies un lejā tev gaida gan ēst, gan dzert. Un nekās tev nāram skatīt. Dod atpakaļ tas filmēšanai. Tie bija rekvizīti filmēšanai. Viņam pirmā iziešana tautā, es domāju, viņš ir saindējies. Mākoni jau mēs neuzdāvināšu, bet... Lekosim. Mēs zaļi puķi no zaļajiem jums. Mūžādi teikt pavisam zaļ. Nu, paskaties uz mani. Šiem ir rozi. Mēnesīt, ka ļoti jauka. Tu atnāk. Kas tā ir zilpa? Zini, kur mēs ir visi kliņģeri.
Nu, ejam uz kukāpu. Gribu pasīties. Nē, nē. Jā, es notiku. Vislabais ir īsts. Kāpēc tu nedziedāji? Es jau tikai Jā, Trīs cilvēki, tu biji starpāk pagaid, tā nav grāfija. Gustavs Noguļs paši interesantāko. Kā viņš varētu izstāstīt šīs neizot jubilējā? Noguļs. Es dēru uz kaut ko spirtos. Izot pupu vairāk. Noguļs ir spēks. Es arī putu mītēti vānu Iedomājieties, nākošo gadu Aivars pavads strādādams vārnās. Katru nedēļu pie kādas ciemos uz vārnu. Nu, katru nedēļu. Kāpēc nedēļu? Jūlī, tēja. Jā. Jā, puses vecīs. Tūteriņš ar lielo dūci, sagrieza viņš resno kūci, teica, jā, būs ar svecēm, nevajag bučoties ar večiem. Jā, nu Zeitīt, tev vesels bārds. Strādāt negribās nemaz. Menedžeri jau Uzmanību, Jurgulim ir jauna vārta. Kāpēc māks rīta brīdī nav mācības? Diana aiziet par Vai kāds to pastāv? Lai vienot dzīvi ir
Jūs tā no sākuma nepārēdoties, vēl būs 2., 3. un 7. Tā kā droši var doties Andrej, garīgās slimības Tā vairs nav tā. Mēs dosim bez galvas. Nu, padod šķīvīšus, nu. Negrib neviens kūku? sarunējās patīk. Jā. Pagājušā tikai bez tam pielieku. Es tev pieliešu. Bet te es tev pielieku, viņš daudz pusē varētu. Pagājušā. Tā pagājušā. Es tev pielieku, tā tikai Karals dziedāja, un Valdis dziedāja. Nav vērts. Tagad viņš nodzīvojas un vienu vakaru bišķiņi iemetis. Un otrā rītā viņš nāk uzvilcis gitas halātu tādu. Iekš kaut ko tādu. Olām šo baltām pumām. Aivars. Un viņš nāk tā un saka, Toptējiet man! Es man nevar izturēt! Tev nekas
nekam jānopie. Bet Zīmārs jau būtām saprātīgi, jātaisās flankprātīgi, saprātīgi, bet jūs ķērāt pa makšē. Viņai tomēr mākslas instinkts bija tik dzīves, ka viņa bija gatava arī tev adoptēt. Jā, bet ne tikai adoptēt, bet pat adoptēt. Tas nav tas. Tas nav viens un tas pats. Tas ir rasisms grēks. Es ļoti gribētu, lai viņas uz samīti kaut ko saka, jo tas ir nebijis vēsturē gadījums īstenībā. Viņi te tevi nav folkfestivālā nav pienāvīgi. Nē, Viņi joklabties. Nākošais gads pētīs fenomenu. Izdzīvošanas fenomenu. Tas nebūs. Nē. Visi brīnīsies, kā samīti palikas pie veselības, dzīvības. Un kāpēc viņi tik ļoti sirgst ar mimikriju? Viņi arī tikpat sirma kā cilvēki. Tā ir mimikrija, viņi īstenībā ir melni. Viņi tev atdarīja. Aldis arī tikpat sirds kā šī ģimene. Tu bieži esi bijis ciemos, tev arī mimikrija. Es būtu pie viņa ciemos, tas samas nosaucams. Ko domā ciest, nevar? Vai, Anda? Es jau domā, ka ātrāk. Cik jūs gadus jau dzīvojat? Nē, nu pieminēt. Ir jau kaut kādi daži lati, kas var piemest vēl, mēs ejam. Rildīgi nesīs Aliņas nesīs tulīt. Mārtiņa piemest vēl. Tas ir rauls. Tu izrunā?
Lai tālu. Jā, laikam stičē. Kaut kāds 30 kāpēc. Jā. Tikai vējš pār galvai, viens pats. Klausies, Aliņa. Cilvēkam ir sev. Nu, bet tā rituāls. Bet tad tēja. Ir vēl kāda tēja? Aivar, mīļākais dzēriens ir klāt. Kasta tumšā, alda raus. Tagad lūdzu visi iemācieties, kā ņurbulis dara. Daram visi tā. Gaišo, maitu. Šoreiz. Tumšais. Mums ilgi negribēja dot kasti, beigās atstāja atslēgu ķīlā, un viņi tad iedod kasti. Parasti 6 vatus. 6 vatus, jā. Jābūt. Varbūt varēs kā iedot. Lūdzu, mēs jaunas atpakaļ. Kāpēc jau to atslēgu vajag? Jā, varbūt istabs atslēgu, piemēram. Ja man būtu darba atslēgas līdzi, es labprāt visi. Nebūtu uzgriežņi atslēgas. Tas jau ne. Nu, klausies, mans komplektiņš maksā 30 lati, ar ko es strādāju. Kas guļ, ir bīstams, 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 bīstams. Vienu mutē ielej, vienu ļodām, surcantēs. Nelej suni, vienu mutē ielej, vienu ļodām, surcantēs. Kas guļ, ir bīstams, bīstams, bīstams. Tas zvērs, kas guļ, ir bīstams, 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 bīstams.
vairāk viņa pogā vaļā nekā viņa pogā ciet. Es zinu kādu. Nav. Oskar, vienu vīrus ļoti zaudēt. Sīmani! Atnes ēdielas. Atdod man Ilzi, es gribu nodziedāt Sīmeņa dziesmu. Tad vajag izdomāt, cikos ir jāaizies ar... Cikos tev vajag? Es gribu Sīmeņa dziesmu dziedāt. Bez Sīmeņa. Paga, divas vajadzēs vīras. Cīmaņķies, bet cīmaņķies. Sīmeni dziedāsim bez Sīmeņa. Bet ciku? Nu to tagad nesarunās neapsvērs. Ilgi. 3-9. Vēl viena nebija. Ko? Sadalīs. Es tam redzēšu. Nepietiek, ka runāt ar Tev tikai tūta puķe. Pagaudies tikai tūta puķe. Tu stāvi man līdzā un līdzi uz jūru tavu smaru. Sviestu peisējā, bet vien uz jūru tavu Cīma, kāpēc tu nedzīvi? sviestu peisējā. Mēs gaidām no brīža, jo mūsu dziesmu situ dūri uz galda. Aiziet un novežot pa ceļām un neceļām klīstot. Lejām, lēnājās klītīs un nedzēs par purvu pārbriest. Bet joprojām lejā pie upes tu stāvi man līdzās un vīri uz jūru tavu smaru nevaram sviestu peisējā. Atceries, tu teici, ka nevajag ar akmeni siest upes ceļā. Tik nopietni, ka man kļuva dīvaini. Atceries tajā 11 laikmetā. Un tajā 11 laikmetā piedalījās arī Arvīds Ulme, kā viņš smaida par savu jaunību.
Tie ir ļoti nopietni smaidi. Viņš te sēž. Jā, reku viņš sēž. Kautrīgi nostājies aiz šarmītas platās muguras. Nē, aiz platiem gurniem atvērt. Viņš tik zem noliec galvu, ka es jau jāuz sapletu. Bet tas nekas. Es īstenībā vēl viens īmeņu dziesmu zinu. Nē, bet Zīmans tur pakaļ šiem logiem, tad iet svils, aizmirsts rīts, aizmirsts rīts. Un bērnu brīnās acīs un mūsu debesīs, Tā kā es vienīgi palielījos, ka es zinu klasikas. Jaunieši. Zālēs pret Vientulību. Nē, lai. Izlaist, jo īstenībā tā ir narkos pret realitāti. Kaut kā mums realitāte parasti atgriežās. Kalns pie Muhameda nenāks, lai nāk pie kalna. Man jau ir ļoti traki, un man gaudulīgās dziesmas nav aizgaudām. lauku trauslēm. Viņai kā trauslās sievietei. Jā, pašai trauslākajai. Vēl pāris trauslēm. Vajag zināt, nevajag jāsēs. Ne, un jūrpoli marita. Nu, svētā lieta, kā tas bez jūrbuļa. Speciāli dziesma no attāla dārgākajiem un sakrālākajiem fondiem veltīta ņurbuļim, ņurbulēšanās, neršanās svētkos. Jo es domāju, ka viņu nācis stārķis, viņu iznērsa ļoti līdzīgs priekšmets. Jā, ameipa tā bija. Viņš noteikti šķīlies no ikriem, jo tā samiekšāt bārdu var tikai kamolā, apaļā vienībā. Ja es esmu vārdzīmes, tas nozīmē, ka viņš bija iekš ikra. Tātad, Aivar, tevi sveicu tava nāsts dienā. Jā. Andri. Viņš vienmēr labo ūmu. Andri. Man ir ieliet čāli atpakaļ. Ieliet čāli. Es tev izņāpu. Saka, man es tev dod klāzi. Es domāju, ka tev vajag ieliet. Nu, bet tu muļi. Lai gan nevads ir mūžīgi dziesmās, kā ļoti bēdīgas notis. Tā ir aizgājis mans mūžs. Jā, tu man Es aizskumbinu
nav nekur. Es sumjas aizsūtīju projām, asīri mans viesbojošs. Tā ir aizgājis mans mūžs, 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 mans mūžs, mans Uz spēlēšanām baznīcā Cēsīs augšā. Tā ir tā. Un nospēlējiet pēc iespējas. Es saprotu, ka neršanas svētkos jābūt kaut kam intīmām. Jo viņš no Purkuļa dzimis, viņam visa pasaule tāpat šķiet apaļa. Apaļa draudzība, apaļas jubilejas, apaļas nabaks, apaļas ģēnijas, apaļas acis uz apaļu pasauli. Bet es katrā ziņā man ir tik daudz stāstu par Ņurbulu, kā viņš mani ir izcūkojis. Jo es taču domāju, ka man izcūkot vispār neviens nevar. Bet bija tāds, man reku Ulme liecinieks. Mēs nokāpuši no Stalažām, saproties, iegājām laumā, nu, ieēst dienišķās brokastis pa 100 gramiem. Un pēkšņi izrādās, ka tās brokastis ir pēcpusdienā. Un noslēdz uz pusdienas laiku ciet, un pēcpusdienā tas pārtraukums, un nu mūs izsviež ārā, bet mēs jau esam paēduši mazliet baltmais, un naudas vairs nav. Un tad nosēdinām Ņurbuli ar bereti, vai ne? Un viņš izstiept roku tur un cepuru sēž. Un mēs paši, lai uzvedinātu tautu, vai ne vēl jau neviens nediedelēja, viņš bija pionieris tam. Un Arvīds ēd pīrādziņu, vai ne? Un viņam arī naudas nav. Nu, viņš vienīgais tā noskatās uz savu pīrādziņu, pilnīgi tā kā zin briljantu rokā. Ar lielām grūtībām, bet noliek tajā cepurē. Un man arī kaut kāds kāpēcīs, es tā viņas ļoti tā kā cipzinu, nu tā ļoti saudzīgi iebirdinu. Jo es redzu, ka nāk meitenes vesels bars, tās akadēmijas students praksē, joņoja pa pilsētu. Nu tās smējās. Un Ņurbuls necieši smējošas meitenes, viņš iekod vienai. Tā šķietās kā anekdoti ir tradīcija, bet es stāstu visu precīzi, kā tas bija. Piebrauc Emka, izkāpj ārā viens, to sauc par milicu vēl kādu. Seržants Pietrov, что вы здесь делаете? Šis saka, neko, es te atpūšos. Viņš saka, a вот мне люди звонили, здесь вы побираетесь. Un viņš tajā brīdī grūž to cepuru ar tiem papēciņiem galvā un saproties, ka tā parasti cepurē bubļiks ir augšā, šis bubļiks ļoti negatīva baznīciņa, vai ne? Un tāpēc arī šeit šķirme vaļā, un tās kāpēciņas visi viņš noraudā kāpēka lietu, un tagad viņš saka, kudos tev ir ēņa ličnesi. Šis izvēl kārā, un kā netrāpās Rakstnieku savienības biedrs kā. Viņš tā paskatās uz to pāri. Это вы? Un nebars saka, ko tad nepazīst? Vai ne? Arvīds saka, dzerdēt mazāk. Bet viņš saka, izviņītie, vai ne? Nu, больше так не делайте. Vai ne? Un skaidrs, ka tas varētu beigties tajā brīdī, bet es atceros, ka man tajā brīdī sarunāt ar vienu no Krievzemes rakstniekiem no žurnāla Družba Narodov un Andreja Dzīpa satikšanās pie manas mājā, bet es arī ķitēju, ne jau mazāk kā viņš. Es tagad saku, man jāskiem piekos, man ir jābūt uz satikšanos, un Ņurbuls pēkšņi
Es pat nezināju, ka viņš nāk līdzi. Es skriešu uz māju, ieskrien, saku tā, un viņam mēs kristījām nost grāmatas iznākšanu. Jo mana sieva bija pārrakstījusi uz rakstāmašīnas, un viņš atcerējās, ka portfels ar visu manuskriptu stāv mājās pie manis. Un es tikko sasveicinājos ar cienījumiem viesiem, Bagdānovu kungu un Dripi, un pēkšņi baigākais blīkšķis durvīs. Es domāju, kas tas prāpāt? Manā mājā nav bijis nekad tas. Bet izrādās, viņš ir tik tādu saķemējies, ka viņš paver durvis uz šo pusi, bišķi, lai vieglāk atvērt uz to pusi. Jo redz, ka uz to pusi nevarās pavērt lielāku. Viņš nodimdīja divas reizes uz pretīgo pusi. Bet arī tad viņā mazajā galviņā attūpās, ka uz otru pusi ir verams. Un viņš kā ver, bet ar to pašu spēku, kur vēr. Tā viņš atrodās istabas vidū. Un šausmīgi samulst, kā tāds cilvēks. Un es attiecīgi, man kauns, vai ne? Es saku, ziniet, viņš tikko grāmatu, vai ne, pabeidz sakārtot. Un, ziniet, mēs tā pasvinējam, ja paņemāju, viņš saka, Bogdanovs. Jā, Dripa saka, tā pie mums mēs būt. Es saku, iepazīstieties, tas ir mūsu ģēnijs, Aivars Neibarts. Neibarts, Jā, atrod roku kaut kā. Un tagad es jums aptēlošu, kā tas pietur. Tagad viņš tā. Bogdanovs kā pirmais pieceļās un gatavs sniegt viņam roku. Bet Neibarts ar tēmēšanu viņam nav kaut kas kārtībā. Viņš tā. Garām. Un ja nebūtu Dripas roku, viņš patika uz Dripam roku. Un tagad atcerās, ka viņš veicinājās pirmā. Tagad to roku griežās apkārt, ka Bogdanovs arī viņš zina. Nu jāķer cilvēks, jāglāb no situācijas. Un tas no vienas Neibarts, tas uz otru pusi Neibarts, un neizdodas viņam sastāvēt. Tā Jūda Apolona variants. Un beigās tas atmet ar roku. Bet tas jau to nebeidzās. Es tagad saprotu, iedod viņam to koferīti, un galvenais, viņam būs saka, aizņemies 10 rubļus. Un galvenais viņš saka, lai es nopirks sievai ziedas, jo es nedēļu neesmu bijis mājā. Un lai pietur pie Cēs ielas. Es saku, kas? Nu, uz autiņu. Un tiešām Dripa iedod 10 rubļus, es neesmu atdevis viņu vēl. Bet, un tagad es viņu vedu pa šķērsielām, pilnīgi kā tādu gūstekni, vai ne? Bet, es trepuļoju, pilnīgi sinhronizējos ar viņu, lai nejaukt vispār to plūsmu. Un nonākam pie autobusu, un es viņu studēju iekšā autobusā, un pilnīgi autobus ir aizgājis ciet. Es visu spēku, ciet autobus. Izrādās, es paskatos vienu tādu patriotisku. Viņš saka, nē, šito autobusā nevar. Es saku, labi, Aivar. Bet es saku, Aivar, pirmkārt elpo tikai uz iekšu dārgu, un nevienu vārdu. Nākošais autobus pēc 10 minūtēm, tu tikai nesaki nevienu vārdu, tu esi filmējums. Un es viņam bamba presi iesiklu. Tā presi bija dabūjis, viņš šausmīgi slikti sajūtās. Bet viņš uzreiz saprat, ka jātēlo filmējums. Tagad Ikarus, vai ne, es paņēmu viņu portfeli, iebīdu viņu iekšā. Es saku, biļeti līdz Rīgai. Viņš saka, kā, bet jūs taču divi? Es saku, nē, man vajag vienu biļeti. Nē, jūs divi. Un tikām Neibarts, saproties, tagad mēģina trāpīt uz krēslu piliem, bet netrāp, un viņš tāds cilvēkiem pa galvā. Jo tomēr tas ir druknāk. Un presē viņus iekšā un tiek līdz brīvai vietai. Un tā kā aizšaus tā, bum, un iekrīt tajā šaurē Ikarus krēslā. Un tagad saka, nu, bet pērciet biļeti. Es saku, nē, es viņu pavadošais, ziniet, cilvēks ir kurmēms vai nevis slims. Un es saku, biļetīt, paņem to biļetīt, es Aivaram saku,
permučus. Rasmussen, pats baigi ātrumā skriet, un pēkšņi, es tikai turību, es dzirdu balss aizmugurē, met man pārstāvēt. Un šis cilvēks tagad, es izstāstīšu visiem, ka viņš ir kurlmē. Es atskatos, es saku, kāda laime. Viņš sākas runāt. Es aizskrienies viņu, nobučoju viņu, ieliek portfeli pēc. Vēl skrienot ārā, vēl nobrīdini, stājas vielā, pieturīt. Un kā es bēgu, tad mēs tagad sastapāmies. Bet tā ir pilnīgi taisnība. Man beidzot bija toreiz Es bēgu no tevis, jo es baidījos, ka tu viss vienīs ārā. Nē, bet bija toreiz, ka mēs kļaujam pie ļeņinekļu. Oi, pie ļeņinekļu. Saproties, jā, nopirkuši mēs esam izskapti. Jā, izskapti, jā, par cēsim, ejam ar izskapti. Viņiem baigi, nu, tāds poetisks garstāvnis. Mēs pilni. Tagad, ko darīt? Aizaugu pilsētu ar mēsli, iesim pļaut pie ļeņi. Un tur stāvā. Jā, un tagad aizējām un tikko vēzējām jau trešo vēzienu, jā, pēkšņi piebrauc Miliņš. Viņš saka, tā un tā. Tas pats bija? Nē, tas nebija nevienā. Nē, tas bija cits. Un tagad mēs sakām, viņš saka, ko jūs te darat? Es saku, mēs pļaujam. Un galvenais, kas mums vēl skatītāji palika uz tā trotuāra? Un tagad sakam tam milicim, pagaidi, lietas mēs noskaidrosim, vai ne, iedodam viņam izskapt, vai ne, pietur izskapt. Šis paņem izskapt to, mēs paņem neibar pie rokas un mierīgi pār lauku, un mēs aizējām. Pie ļeņiem liekam, vajag stāvot ar izskapt. Tagad viņš nezin, ko darīt. Izrojam ar izskapt, vai mēs zemē, bet nemet zemē. Tagad paiet kāds 10 soļus, visa publikā. Viņš tagad nezin, ko tu darīt ar izskapt. Iet un pie ļeņiem nolikt kā sievi. Un tagad viņš pārlauku. Mēs gandrīz ģīboni. Un saproties, ko kādas prakostības mēs nedarījām, ne? Un tā mēs to padarīsām izskatu. Tagad lauksaimniecībā nevar taču nopirkt nekādas pļaumašīnas. Tagad nekas mūsu pļāvē. Bet tas... Tā, nekas ieauga, ka vairs neredz. Jā, bet viņš tagad noguldīts vēl ātrāk ieauga. Saproties. Bet tas bija, nu, tādas akcijas. Ja es jums visu izstāstītu, tad nevar tā būt grāmata. Kā viņš vadīja to spēli, Ādamam bija 7 dēli, viņš novilka kreklu, kad Arvijs teica, Johai, Dievs, 7 gadus atpakaļ tie uzdāvināja. Un tu pilnīgi jaunu kreklu met nugurī. Kas nu nekas? Tagad viņš novadīs skaidrs ietīt, un atkal vada Ādams, Ādam bija 7 dēli, izdara tā, tagad atpolgājas biksiņas, laiž not ar savām sportiskajām kājņām. Un tad, kad viņš samuls un apvainojās Arvīts, viņš saka, nu, Johai, tās gan ir jaunas, tikai 3 gadi. Un vēl palīdz viņam uzstīvēt atpakaļ. Pēc tā viņš nodedzināja pirti. Nē, viņš organizēja pirts pārlikšanu uz ugunskura. Un tad, kad es atnācu, viņš uzlicis bija pirts durvis ugunskura galā, augšā uz durvīm dejoja, un es skrietu, Aivar, taču bārda, viņš šit pa pāri, viņš saka, Ai, bet tas ārprāts, ko piedzīvoja, Aivar, to neviens nevar protēzē. Tā bija kaimiņu pirts, jā. Un pēc tam vēl izrādījās, ka ir nokauts pa tām starpām auns. Bet kas bija? Vadīja spēli, šeit jau Dalders nesaka ne jā, ne balts melns. Viņš zaudēja, viņam izpirkumā bija jāiet, jānobučo tā aita. Viņš domāja, ka viņš ļoti liels aitu bučotājs meistars. Viņš tā te kušinādams bārdu, zin kā sienu kumšķi, uz ceļiem rāda.
Un iedomājies, tas dzīvnieks domā apdraudēt situāciju. Mazliet saslēdz, kā mauc papīri, tas virbalā. Un tad, kad no rīta es atradu Veikneru guļam maisā piekārtu zarā un to aunu uz galda sašķērēt gabalos par apārtīt vai ne pelnot, es visu laiku domāju, ka tas ir viņš, kas to izdarīja. Bet viņam ir alibi. Viņš piedzērās tāpat kā es ar Bergmanu. Jo mēs kopā izkritām. Mēs pilnīgi sinhroni izkritām no skapja. Mēs gulējām skapī. Jā, skapī. Un kā, ne, bet mēs sēd viens otram pretī. Kā tā kājām sāķēm. Un kā izkritām, un nevarējām piecelties. Pa to skapi bija tā. Kāpēc piečināts skapis? Vienreiz nebija. Iekšā toaletes nav. Ārā es nezinu, kur jāiet. Mēs vēl izkritām no skapja. Aivars bija sapratis, ka skapis ir vienkārši durvis uz toalešu. Jā, bet mēs izskatām no skapja, un Bergmani nevarējām paiet, jo bijām sastingi. Bet es vēlāk atšifrēju, taču apjātāju, kas nokāva vālu. Tas bija šoks. No rīt mēs nodevām tukšā no pudeles, izskatījām visu naudu. Tas bija arī kaimiņauni. Pieti nodevām. Un mēs atmaksājām to naudu. Bet es vēlāk tikai 20 gadu to domāju, kas nokā vaunu. Jo Arvids, tas viņš pa kāvē. Nevar. Viņš arī mušs nesatām kā šīm. Es nekāvu. Ne auns pašnājumi nevar izdarīt. Tas bija viņam jādara uz lielā saimas galva. Un pie tam viņš bija sagriezt gabalos un pat paspēja sapārtīties līgo uguns pelnu. Tas vispār šausmīgi cūcīgi. Un es pēc tam sapratu, ka kāds gribēja provokāciju attiecībā uz mums ar sarīdītā kaimiņu. Un tas bija vēl tālāk, kad puskilometru tālāk dzīvoja viens kaimiņu puisis, kas īstenībā nebija normāls. Un tas bija šo akciju izdarījis. Nē, to es pēc 20 gadiem empīriski izpīpēju, kas mums tur noskaidro. Bet es nevarēju zināt, kas uzkāds bija veids, guļam maisā ar galvu uz leju. Es pamodos, Arvīts pie uguns, kura divām meitenēm, bučojās abas galvas klēpī salikušas, glāb galvi, a Veikners karājās zarā. Viņš domā, ko viņš tur liks vīvai. Es asrāju vaļā, es domāju, ka tur galva vēl sagājis visurīs. Ka nav beigas palikt. Tas šausmīgi briesmīgi, es domāju, bet tiešām mēs gribējām nomaitāt. Ne, bet taču atceries no A līdz Z visu to, kāpēc man būtu jāstāj. Es jau vēl tiesināju viņu, kurš no kā valns. Taču nevarēja atzīties nevienu. Un tas viss saistīts ar Neibartu. Neibartu, tev ir jānožēlo grēku. Nē, tā. Jā! Dzirdējāt? Varbūt viņš jau šodien svētais. Viņš šodien svētais ir. Viņš jau bezgrēcīgs. Viņš tev pastāstīt, kā viņš kļuva mans dēls. Kā tas notika? Jā, tas izstāstīs labāk vēl klasika. Bet labāk jau parāds. Viņš jau stāsta. Viņš izstāstīja. Pēc man jau tā virtuve atkal jāapkopja, es jau nedzirdēju. Jā, tas bija viss izstāstīt. Es izsildīju. Nedrīkst piepēt, bet es Ierintā nebija. Es domāju, ka būs piepēt, es te piesaku. Es būtīgi. Es piesaku. Jo redzēju, kas ir pa lietu. Tas, ko es stāstīju, tas ir no A līdz Z precīzi, jo to nevar izdomāt. Tas ir tik idiotiski. Tik Tik čirkāja, slapimā gulēja. Mēs kopā mazgājāmies. Es 7 no 6 pusdienas. Bet viņš kaut kā turās. Galvenais ar vienu ķēmutiem. Jūs kopā mēs piecinājām. Tas jau bija jāpiecinājās. Tur es nebiju. Jā, bet šitā... Jā, viņš. Tur jau tas notika. Vai, bet tad es nepiesaku vienīgi. Viņš stāstīja par to. Bet kā mēs mežtūks baidījām ar Dievu Neibartu. Kad viņš man
absolūtākais ir meža cūkās ievedis. Viņam bija makša, un galvenais, es viņam brīdim, es saku, nevar būt kravā meža cūks, bet ja nu viņš tiešām te ir un guļ dienas, ja, tad jākāp ar kokā. Tad tagad mēs ejam un tieši kravā ūdenī, jo katru dienu guļ meža cūku un tur vēl kaut kādu. Jā, siventiņi. Un pēkšņi es saku, cūka, viņš ir pats tu cūka. Es saku, nereku cūka, un tā cūka tajā brīdī kā leks, Aivars sprauž makstrikā zemē un grib rāties. Un es viņam kliedz kokā kā. A cūka trīn uz otru pusi. Es saku, labi, ka cūka vēl sevis ar pašcieņu nebruk tev virsū. Kas būtu par idiotismu, ja pēkšņi rakstīt nekrologā kāpdams makšķinēt cūku savadīt? Un tad viņš vēl pusdienu izcināja, ka es viņu esot aiz radošas gresidības ievedis cūkās. Bet pēc tam mēs vēl sakarām, un viņš teica, nē, cūcība eksistē pat par sevi, mēs iegājām cūkās. Viņš tajā pašā dienā man rehabilitē. Bet atceries, kad tu sapāti kāķēt. Es pārcītu Arvīdu otru pusi. Kāds es biju viltīgs, pārpelt mēs pārvilksim šņoru un tos sapals, un tādi miltīgi sapals. Viņi dēļ, man redzēja, ka Arvīds pārpelt uz otru pusi, neviens sapals neķērā. Bet Arvīds, ja ir Arvīds, tu atceries, kā tu peldēji pār upē, ka mēs sapals gribējām ķert. Bet tu jau uzķēries, pārpeldēji. Bet satrauc, iet uz to Daugavpili, iet uz nekādu, un tas tam līdzīgi. Bet neko viņš neko nevar. Ko tu pēkšņi atdēļ, tā ejam. Jā, tur bija zivs, jā. Bet vēl tev neteiktu kāju. Bet es kamēr ar zivīm sarunāju, tā iznes krastā upuras, teicu, labi, necenties, tev tāpat nekas nesanāks. Iznāšu un es paņēmu, tad es jau atceru. Viņi jau bija izsaldi, man izsaldi. Ja jūs zināt, kā viņi, bet vēl viens stāsts. Arvīdam suns Sokrats, un viņš dzīvo Inčkalnā. Neibards pirmo grāmatu izdevis saņēmis honorāru, Bergmans kā muļķīts, vai ne? Saka, nepērciet neko ēdam, vajag tikai alkohola kalorijas nonāk uzreiz asinīs, vai ne? Nevajag neko ēdam. Bet Neibards aiziet, jā, un klaus Bergmanim nopērk pilnu mugurstomu šņabļus un 2 kg mednieku desmit Sokrātā. Tagad noliek šķīvu priekšā Sokrāts, jo viņš, kad piedzērās sēdēja istabas vidū uz ķemplīšu un raudāja, Sokrāts raudāja līdzi, nolika galvu klieti, laizīs seju. Un Neibards vēl vairāk raudāja, jo viņš redzēja, ka suns ir vienīgais cilvēks šeit sabiedrībā. Un viņš atcerējās atnestam sunim tās desas noliek, un no stūra pēkšņi parādās kas? Bergmans.